Labdien visiem! Man prieks, ka jūs izrādījāt interesi par Kamishibai metodi. Šodien es jums izstāstīšu, kas tas ir par metodi, kā to var pielietot un kāpēc tā ir aktuāla īpaši bērniem ar runas attīstības traucējumiem. Bet tagad nedaudz par mani. Mani sauc Anna, es esmu izglītības zinātņu maģistrs, bet manā pamatdarbošanas ir saistīta ar pirmsskolas vecuma bērniem. Es esmu speciālais pedagogs, līdz ar to ikdienā es sastopos ar bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi, var citas specifiskas problēmas, speciālās vajadzības. Kā jūs jau zināt, speciālās vajadzības tas nenozīmē, ka bērnam ir piešķirta invaliditāte. Tas ir tas, ka bērnam ir nepieciešams papildus atbalsts, lai apgūtu vai nu mācību programmu, vai lai viņi spētu veiksmīgi socializēties un iekļauties grupā, lai vispār saprastu to, kas notiek apkārt. Un šodien es jums gribu pastāstīt par bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts runas attīstībā. Līdz ar to Kamishibai metode ir viens no brīnišķīgajiem rīkiem, ko var ikdienā izmantot gan pedagogs, gan vecāks, lai atbalstītu savu bērnu un motivētu bērnu runāt, stāstīt, atdarināt. Bet sākumā neliels ieskats vēsturē. Kas ir Kamishibai? Kamishibai metode no japāņu valodas papīra lūga. Tā ir tradicionāla Japānu ielu teātra un vizuāla stāstniecības formā, kas kļuva populāra 20. gadsimta sākumā, pirms vēl parādījās televīzija. Tā ir daļa no senas tradīcija – stāstīšana ar attēliem. Jau 12. gadsimta budistu munki, kad devas ceļojumos, viņi ņēma līdzi ilustrētus tīstokļus, lai padarītu savus stāstus un lekcijas saprotamākas un iedarbīgākas. Jo jūs zināt, ka vizuāls atbalsts ir brīnišķīgs rīks, kā parādīt bērnam, kas notiek, lai sniegt viņam atbalstu un motivēt iesaistīties ikdienas darbos. Kas ir Kamishibai stāstnieks? Tas ir cilvēks, kurš stāsta stāstus ar attēla palīdzību. Viņš pārvietojas ar velosipēdu, pie kura bagažnieka bija piestiprināta īpaša koka kastīte – butai. Tajā ievietoja no 10 līdz 12 attēlus, kurus pašķira vienu pēc otra, veidojot stāstu. Attēli tajā laikā bija zīmēti ar akvarēliem, tad pielīmēti pie kartona, pie kaut kā cieta un pārklāti ar laku. Protams, ka tagad mēs varam ielaminēt papīru, izmantot arī citas iespējas, bet toreiz laka tā bija glābšana no lietu. Līdz ar to stāstnieks varēja rādīt savu izrādi jebkuros laika apstākļos. Viņš šķīra attēlu viena pēc otra, ar emocijām, mainot balsu, viņš stāstīja to, kas ir attēlots. Uz attēla otras puses ir sižeta fragments, mazais attēls un teksts, lai neaizmirstu to, kas ir jāstāsta. Kādam bija jābūt Kamishibai stāstnieka prasmēm? Stāstniekam bija jābūt izteiksmīgam un teātrālam. Viņš mainīja balsis, viņš izspēlēja dažādus tēlus, gan sieviešu, gan bērnu tēlus, un galvenais, ka viņš prasmēja varēja noturēt klausītāju uzmanību. Kad mēs nedaudz paskatījāmies, kas ir Kamishibai, kāda ir Kamishibai vēsture, mēs varam pāriet pie metodes bērnu valodas attīstībai. Kā jau bija pateikts iepriekš, tad Kamishibai ir papīra teātris, papīra lūga. Un tā ir stāstīšanas metode, kura tiek izmantoti spilgti attēli un pedagoga dzīves stāstījums. Īpaši šī metode tiek pielietota pirmskolas izglītībā un logopēdiskajā darbā.
Un es, kā speciālais pedagogs, šo metodi mēģinu izmantot arī savā ikdienas darbā, gan grupu darbos, gan individuālajā darbā. Pēc tam es parādīšu fragmentu, kā tas viss notiek dzīvē. Bet patreiz mēs parunāsim par to, kāpēc Kamishibai ir tik efektīva. Kamishibai metode ir efektīva, jo tas ir vizuālais atbalsts, lieli skaidri attēli, palīdz bērnam uztvert un saprast stāstu. Strukturēts saturs. Katrs attēls ir kā viens kadrs, kas atvieglo uztveri. Emocionāla iesaiste. Dzīves stāstījums piesaistā uzmanību. Un iespēja dialogam. Pedagogs uzdot jautājumus, var apstāties, var iesaistīt bērnu. Protams, ka tas ir atkarīgs no bērna prasmēm un spējām. Kamishibai pedagoģiskas priekšrocības. Tā veicina bērnu valodas attīstību un klausīšanas prasmes, attīsta izteli un radošumu, kā arī radošu domāšanu, veicina uzmanības koncentrēšanu un stāsta saprašanu, palīdz trenēt stāstījuma prasmi un emocionāla inteliģenci. To var izmantot dažādas vecuma grupas un mācību priekšmetos. Kā strādāt ar Kamishibai? Pirmkārt, nepieciešams izvēlēties piemērotu stāstu ar skaidrām ilustrācijām. Stāsti stāstu, radot katru kārtīti pēc kārtas. Pievieno savu izteiksmību, valsts toni, žesti, emocijas. Veic jautājumus un sarunas ar bērniem pēc stāsta, lai nostiprinātu saprašanu. Iedrošini bērnus pašiem radīt savus stāstus un ilustrācijas. Kā palīdz Kamishibai valodas attīstībā? Kamishibai palīdz uzsākt runu bērniem, kuri vēl nerunā, attīstīt saistītu runu, bagatināt vārdu krājumu, trenēt gramatiskas konstrukcijas, attīstīt uzmanību un dzirdes uztveri, mācīt atbildēt uz jautājumiem. Tad kā norit viena nodarbība? Protams, ka no sākuma mēs sasveicināmies ar bērniem un rādam to pirmo attēlu, par kuru būs stāsts. Tad notiek Kamishibai attēlu radīšana. 5-10 slaidi ir pietiekami, lai noturētu bērna uzmanību, veidot loģisku stāstījumu un iesaistīt bērnu, trenēt atmiņu un palīdzēt saprast, kā notiks atstāstīšana. Obligāti jābūt pauzam sarunām. Kas tas ir? Virtuvē? Mēs varam motivēt bērnus atbildēt gan uz atvērtiem jautājumiem, gan uz slēgtiem jautājumiem. Vai tas ir skapis? Jā, nē. Kāda krāsa ir kleita? Pēc pirmas nodarbības, pēc pirmas fāzes notiek otra fāze, kad bērns stāsta pats. Mēs varam radīt attēlus, un viņš pats atstāsta to, kas notiek uz attēliem. Un tad pēdējā fāze ir radošais darbiņš. Maza tēmas izspēle. Tā varētu būt kustība, zīmēšana, priekšmetu kārtošana, kas ir saistīta ar tēmu. Ja mūsu stāsta tēma ir lāča piedzīvojums, tad mēs varam kārtot lāči viena puse un pīles otra puse. Mēs varam zīmēt lāčus, mēs varam krāsot lāčus, kā arī mēs varam veidot lāčus. Vai arī tie darbiņi var būt grūtākie, atkarīgs no bērnu vecumā. Līdz ar to, kuram vecumam ir piemērots Kamishibai stāsts? Visnoderīgais vecums, tas ir no 2 līdz 7 gadiem. Īpaši bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi, un arī ļoti labi tiek piemērots iekļaujoša grupā. Kas ir nepieciešams pedagogam? Kamishibai nav tikai pasaka ar bildēm.
Tā ir valodas un attiecība metode. Tā rada īpašu tuvības gaisotni, kur pieaugušais runā ar bērnu caur stāstu. Pedagogam ir nepieciešams iepriekš sagatavoti attēli, skatuve, sižeta teksts, labs noskaņojums un atbilstošas prasmes. Tagad es jums gribu parādīt attēlu, kur es paņēmu no interneta, un tā ir Kamišibai skatuvē. To var izveidot arī no kartona ar pašiem spēkiem, bet galvenā ideja, lai tajā kastītē, kura ir caurspīdīga, varētu ielikt lapu. Vai no augšas, vai no sānos, un tā lapā un tā visa konstrukcija turētos. Šeit ir koka variants. Es mēģināšu arī uztaisīt savu Kamišibai skatuvi, ar kuru es ar jums arī padalīšos, bet tas, ko jūs redzat, tas ir standarts. Protams, ka jūs varat arī nopirkt kaut ko līdzīgu un no kastes parastas, bet kāpēc ir jābūt caurspīdīgai tai kastei, lai stāstnieks varētu redzēt un lasīt to, kas notiek uz kartiņas. Ja? Jo stāstnieks neredz galveno attēlu, viņš redz tikai aizmuguri, bet aizmuguri mums ir kaut kas, kas palīdz mums stāstīt un ieinteresēt bērnus. Es jums sagatavoju 2 Kamišibai stāstus, un pirmā, ar kuru es gribu padalīties, tā bija izveidota ļoti ātri, līdz ar to nebija līdz galam izdomāta, bet lai jūs varētu saprast lietas būtību. Es jums radīšu attēlus, kur jūs redzēsiet, kā notiek stāstīšana. Tad pirmais attēls, pirmā kartīte. Reiz dzīvoja mazi burtiņi, kas dzīvoja uz papīra lapas. Viņi ļoti vēlējās mācīt bērniem lasīt un rakstīt. Katrs burtiņš bija īpašs un skaists. A bija drosmīgs, B ziņkarīgs, C jautrs un D draudzīgs. Protams, būtu jautri, ja jūs izdomāsiet savas emocijas katram burtam. A varētu sakties arī ar A burtu. Atraktīvs, agresīvs, B bēdīgs, C centīgs, D drosmīgs, draudzīgs. Viņi sapulcējas kopā un nolēma palīdzēt bērniem atklāt vārdu pasauli. Katrs burts gribēja būt svarīgs vārdā. Burtiņi aicināja bērnus spēlēties ar viņiem, rakstīt vārdus, lasīt stāstus un radīt jaunus piedzīvojumus. Un tā bērni kopā ar burtiem devas aizraujoša ceļojuma pasaule, kur viss sākas ar burtu. Tagad jūs varat saprast, ka pēc stāstījuma jūs varat uzdot jautājumus. Kādus burtus jūs redzējat? Kāds bija burts A? Kur viņi satīkas? Ko viņi izdomāja? Un trešā fāze varētu būt burtu rakstīšana, aplimēšana, izgriešana, viss kaut kas ir saistīts ar darbību. Tā varētu būt arī kustība, piemēram, spēle ar jogas alfabētu. Ja jums nepieciešams jogas alfabēts, man ir izveidots pats, es varu jums nosūtīt. Par to jums būs nepieciešams man personīgi uzrakstīt un palūgt. Tagad jūs saprotat, ka Kamišibai metode ir ļoti viegli izmantojama ikdienā. Jūs varat izveidot attēlus, jo pirmais, kas ir nepieciešams, tas ir stāstīt to, kas ir attēlots. Jāmaina kartīti un turpina savu stāstījumu. Un skatītāji seko līdzi un iesaistās nodarbībā. Paldies jums liels par uzmanību. Ja jums radušies kaut kādas problēmas ar kartiņu izveidošanu vai ar stāsta veidošanu, jūs varat droši man rakstīt un zvanīt, un es mēģināšu atbildēt un palīdzēt jums veidot savus stāstus. Bet tagad es gribu, lai jūs paskatītos arī uz nelielu fragmentu, kā tas notiek dzīvē ar bērniem.